tehniskajām niansēm, un arī pēc tam par projektiem un iespējām, kurus var realizēt un kā realizēt arī Rebego. Un arī piemetīšu kaut ko jaunu, kas varbūt nebūs kādam vēl arī dzirdēts un redzēts. Um, Izmantojot šo laiku priekš sevis, jūs esat šeit un kopā mēs pavadīsim maksimumu stundu šajā webinārā. Uzdodiet jautājumus, pierakstiet. Mani kolēģi Inga un Ingus paskatīsies arī čatā, vai jums ir kādi jautājumi, un ja tie kontekstā iedarās tajā mirklī, par ko mēs runājam, droši arī varat pacelt roku, un lai tā veidojas kaut kādā mērā kā diskusija, arī tas, lai veidojas, teiksim, saistoši jums, un jūs esat maksimāli ieguvēji no šī webināra, jo webinārs jau nav priekš mums, bet webinārs ir priekš jums kā klientiem. Tā kā izmantojiet un atrodiet atbildes tās, kuras jums ir vajadzīgas. Nu ko? Lai mēs varētu arī sākt un webinārs būtu tāds vērtību nesošāks, pirmais jautājums ir jums pašiem. Ko jūs paši jau zināt par Revego? Šeit jāizmanto jums būs telefons. Noskaniet lūdzu QR kodiņu, ko jūs redzat uz ekrāna. Tas jūs aizvedīs uz saiti, uz linku, kur vienkārši būs jāieliek atbilžu variants, un attiecīgi tas parādīsies uzreiz arī uz ekrāna. Ja jūs esat pieslēgušies no telefona, jūs varat to izdarīt arī ieejot Mentimeter lapā menti.com un ievadot augšā esošo kodu. Tā zinu, kas ir Vego. Zinu, kas ir Vego, bet neesmu izmantojis. Ok, 30% nezinu. Esmu realizējis. Mums ir arī kāds realizētājs, brīnišķīgi. Forši 13 cilvēki jau nobalsojuši. Vēl pagaidīsim kādu mirkli, jo es zinu, ka mēs esam 30, tā tad jābūt ir vairāk. Droši mēs vēl varam pagaidīt. Es vienkārši ļauju arī saprast, kādā veidā pastāstīt tieši par šo produktu jums, jo tad es zinu, ko jūs jau darat ar viņu. 15. Lielākā daļa izskatās, ka zina, kas ir Vego, bet nav vēl izmantojuši. Tas noteikti mainīsies pēc šodienas. 47 jau zina, ok. Avāži, bet nav izdevies pārdot. Daži ir realizējuši arī projektus, tātad ir arī pārdevuši forši. To mēs arī zinām pēc pārdošanas rādītājiem, protams. Nu, re, kāda skaista temperatūra. Tā kā lielākā daļa jau arī no jums zina, kas ir Revego, tad redziet, daļa jau ir arī izmantojis un daļa arī turpina piedāvāt klientiem. Bet vēl nav bijis projekts. Tas nozīmē, ka būs arī tuvākajā laikā, ja jau turpinās. Vēl kāds atbildīja, 20, super, 50% puse zina. Tā, nu dosimies tālāk. Forši, prieks par atbildēm. Nu, lūk, tātad tiem, kuri vēl nezina, kas tieši ir Vego, šīs attēls patiesībā jau ļoti labi parāda un pastāsta par to, kas ir Vego. Un Vego ir salokamo durvju koncepts, kuras tiek iebīdītas kabatā iekšā. Tad, kad mēs vēlamies izmantot kaut kādu konkrētu zonu, un tad, kad mēs šo zonu neizmantojam, mēs šo plakni aizveram skaisti ciet, mums ir tīra siena. Kā Bulma rakstīja, kas varētu būt perfektā siena, un mēs iegūstam šo tīro skaisto plakni. Un telpu padarām daudz funkcionālu. Jo ir atvērtie plānojumi, virtuves, arī tās pašas mājas mēbeles veidojas atvērtos plānojumos un zonējumos, kuros gribās nosegt, tad, kad mēs šo zonu neizmantojam. Līdz ar to šis attēls jau ļoti labi raksturo par to, kas ir pats Revego. Mēs to varam atvērt un aizvērt pēc mūsu vajadzības. Pat Revego sistēma veido jaunas dizaina iespējas, kāpēc arī varbūt ir šī popularitāte un kāpēc cilvēki meklē šo. Un pat Revego sistēma kā tādi kļūst arvien atpazīstamāk.
Skaņa pazuda arī tev, klausies. Man pazuda skaņa. Jā, tagad ir viss kārtībā. Super. Cik es daudz runāju, ko jūs nedzirdējāt? Nu, labi, tad jūs pieņemat, ka dzirdējāt. Lūk, šajā attēlā arī mēs redzam, ka Revego ir divas dažādas sistēmas, ne divas dažādas sistēmas, bet divas dažādas durvis. Vienas, kas salokās un iebīdās kabatā, un vienas, kuras atverās un iebīdās kabatā. Viņas ir integrējamas kopā vienā plaknē, ja nepieciešams, un var strādāt arī atsevišķi katra par sevi. Tā kā tā ir kabata, tad šī bilde jau ļoti labi ilustrē par to, kas tas īstenībā ir. Un šī kabata ir šī šaurā kolonna, kurā tad šīs durvis tiek iebīdītas iekšā. Šeit paspildināti redzam ir tieši šī furnitūras sadaļa, kas šajā kabatā ir iekšā šīs sliedes, pa kuru tieši šīs durvis iebīdās iekšā. Tas ir ļoti praktiski, ērti. Pēc tam pastāstīšu, kāpēc tas arī ļoti plānošanā ir ērti priekš dizaineriem un arī tiem, kas uzstāda un ražo savos projektos ir Vego durvis. Bet šis ir tas furnitūras elements, kuru var redzēt, kā tas izskatās, tad, kad tas ir iekšā. Un kad būtībā nekas mums ir ļoti, tā teikt, tīrs dizains veidojas, un mēs no tā neko neredzam. Te arī neliels video. Skaisti atvērās, uzspieda, un pēc tam atkal mums ir tā tīrā skaistā plakne, par ko arī ir šis Revego. Tāds video. Video arī īstenībā pieejams mums mājaslapā. Es pēc tam parādīšu, kur jūs varat izmantot materiālus priekš sevis, lai rādītu klientiem. Piemēram, ne visiem arī ir ekspozīcijas priekš Revego, vai varbūt arī nav iespēja ar klientu atbraukt reiz pie mums uz AIM furnitūru. Šos materiālus var izmantot tīri darbam ar klientu, parādīt, iedvesmot, parādīt risinājumus un tam līdzīgi. Parādīšu pēc tam, kur tas ir pieejams. Un lūk, Revego interjerā un mēbelēs. Turpinot par šo kabatu, kas tad īsti ir kabata, jāatgādina, ka tas ir ļoti vienkārši, jo kabata ir tikai divos platumos, ir 10 un ir 15 centimetri. Un UNO gadījumā, kad ir viena durvis, tad šī kabata ir 10 centimetri plata, jau 100 mm, un do gadījumā tie ir 15 centimetri, jau 150 mm. Neatkarīgi no tā, kādu materiālu mēs izmantojam. Materiālu mēs varam izmantot no 15 līdz 19 mm šim korpusam. Un kabata no plānošanas viedokļa mums paliek vienmēr šie 10 vai 15 centimetri, un tas ļoti ērti mums plānojot tieši. Lūk, arī tā kabata redzama tādā, kad viņa ir viena pati, augšā redzam būtībā šīs te skavas, kas satur šo kabatu kopā attēlā. Šīs ir divas plātņu materiāla plaknes, šī šaurā kolona, starp kuru iebīdās iekšā visa šī furnitūra, kuru tiek arī šādā veidā vesta būtībā uz objektu. Tā ir būtībā ērta arī transportēšana, montāža. Mēs arī saviem klientiem esam likuši kopā, piedāvājam šo pakalpojumu. Transportēt ļoti ērti, jo nav iespējams arī sabojāt šo furnitūru, tādā ziņā tas ļoti droši. Un arī montāžā, protams, ir aiznest tāda gatava sadaļa no furnitūras, kas ir viegli līdz ar to montējama. Tad vēl viens īsts video par to, kāds tas tīrais tāds tehniskais process, ka tā kabata top. Tas ir detaļa, furnitūra iestrādājas iekšā, uznāk otra detaļa pa virsu, mugursiena, čika pieslēm vertikāli. Mēbelī tas. Es šeit gan iepauzēšu, jo šajā brīdī varētu būt dažādies. Nevienmēr būs tā, ka Revego tiek pielikts sākumā un mēbeles tiek pēc tam. Daudzos gadījumos būs arī otrādies, kad mēbeles tiek uzstādītas pirms tam pie sienas, piemēram, pie grīdas, un tad Revego kabata tiek pieslēgta klāt precīzi un tiek ar korpusiem salikt kopā. Un tad no iekšpuses mums veidojas šīs kabatas redzamā daļa ir gan no iekšpuses, varbūt arī gan no ārpuses.
Līdz ar to mēs varam izvēlēties uzreiz tādus materiālus, kādi mums nepieciešami abās pusēs, un mums nav jātaisa dubultās oderes vai kaut kas tam līdzīgs, ja mums tas nav vajadzīgs. Pāršķir pāri video, tad līdz galam noskatāmies. Un atkal atveram vaļā un iebīdam iekšā. Šis ir Revego princips. Es domāju, tie, kuri vēl pievienojās un kuri nezināja, kas ir Revego, es pieļauju, ka nu ir skaidrs, kas tieši ir šī sistēma. Jā, tīri jāpiemina arī par regulēšanu, un tas ir viens no tādiem ļoti spēcīgiem argumentiem arī tieši Blūma kontekstā. Tie montieri, kuri jau mums ir pēc tam atpakaļ iedevuši atgrieznisko saiti, kuri montējuši arī citas sistēmas, ir ļoti pozitīvi izteikušos tieši par Blūmu no montāžas puses, iespēju regulēt, sadzīt kopā šīs visas šuvītes, lai viņas būtu, ja mums tur vajag 3 mm, tad lai mēs tos 3 mm dabūtu ļoti ērti un ātri un ietaupot arī montieru laiku. Kā mēs zinām, bumbfurnitūra strādā ļoti kvalitatīvi ilgtermiņā, un arī tā ir viegli uzstādāma un regulējama. Par uzstādīšanas procesu, jā, furnitūrai ir tāds servisa režīms, patiesībā sakot, it kā nianse, bet montieri noteikti tie, kas ir te kāds, kurš ir montējis Revego, viņš, ja viņš ir montējis arī citas durvis, viņš zinās atšķirību. Piemēram, Revego durvīm ir ļoti viegli un droši paņemt durvis un uzstādīt viņas, tad, kad viņas ir objektā jāieliek iekšā šajā kabatā. Jo ir, kur ielikt pirkstus, ir citām sistēmām, kurām, diemžēl, pirkstiem nav vietas, un tad vienkārši rodās nedaudz tādas bišķi bīstamāk un grūtāk tās pašas durvis par sevi uzstādīt, kad viņas tiek ieceltas uz šīs furnitūras. Līdz ar to vienkārši tie soļi no Blūma puses ir pārdomāti gan no plānošanas, gan priekš dizaineriem, priekš interjera, priekš montieriem, priekš ražotājiem. Šie cikli jau šajā tapšanas procesā ir daudzi un tiek domāts par visām šīm iesaistītajām pusēm, lai visiem tas būtu gan droši, gan ērti un kvalitatīvi. Par pašu sistēmu, tie, kas jau zina, ka tā ir tīpona sistēma, tad šī visa furnitūra darbojas ar uzspiešanu. Ir šī, kas arī bija parādīts video, šī plakne tīra, mēs uzspiežam, durvis mehāniski salokās, gandrīz lielākai daļai, tad mēs smuki rokām aizbīdam līdz galam un iebīdam iekšā. Un atkal, kad gribam dabūt šo durvi ārā, mēs attiecīgi uzspiežam un durvis izbīdās no kabatas laukā un aizbīdās jau gandrīz līdz galam ciet un ar roku smuku pievaram klāt. Ir bijuši jautājumi, vai var likt rokturus. Protams, ka rokturus var likt arī šai sistēmai, tā nav problēma, tikai rokturs būs butaforisks. Respektīvi, ja mums, piemēram, interjers ir vajadzīgs tāds, ka mums blakus ir kaut kādas nākošās, piemēram, skāpju sekcijas, kur nav nepieciešams Revego, bet tur ir rokturi, mēs gribam dizainiski salikt arī pārējo rokturiem, mēs drīkstam likt arī rokturus uz Revego durvīm. Vienīgais, kas tur ir jāskatās roktura attālums no fasādes, lai, par ko es arī pastāstīšu pēc tam, vienkārši tad, kad mums ir aizvērta šī durvis ir iebīdīta kabatā, mums jāsarēķina tas attālums, lai rokturis paliek ārpusē vienmēr no kabatas, ka tā durvis paliks nedaudz ārā. Nu, piemēram, ja mums rokturis tur būtu 40 mm no malas, plus roktura biezums, tad mums būtu svarīgi, ka viņš, piemēram, vienmēr kādi 6 cm paliek ārā tās durvis no iebīdītā stāvoklī, kad 6 cm paliek ārā, tīri no drošības viedokļa. Jo mēs nevaram iebīdīt kabatu ar visu rokturu iekšā, jo rokturs attiecīgi ir krietni platāks, ja tas ir uzlikts. Ja būtu kaut kāds iefrēzēts un tāds, arī tīri dizainiski varam to darīt. Tā, iesim tālāk. Jā, minēju jau par plašo dizainu un par to, kā vispār ir iespējams izmantot Revego durvis. Un tas, ko, teiksim, tā bilde, ko es rādīju sākumā, kad ir šī skaistā, tīrā, vienkārši plakne, bet tas nav vienīgais veids, kas ir jāatceras, kad Revego paver ļoti plašas tās iespējas, kur un kā tieši mēs varam izmantot. Un, piemēram, šajā gadījumā šeit ir uzlikts uz tāda atvērta plaukta interjerā. Paša sistēma ir uzplaukta, kas arī ir nedaudz citādāk. Netiek aizsegta visa, bet interjers tiek tā kā nedaudz tāds uzirdināts ar tām atvērtiem plauktu daļām. Un ir kaut kāda daļa, kuru mēs gribam zonēt. Piemēram, kaut kāds bārs, varbūt kaut kāds kafijas galdiņš vai kafijas zona, piemēram, interjerā, vai tas ir mājās, vai tas varbūt kādā office interjeros. Tā kā tās iespējas ir dažādas.
Un tagad runājot tieši jā, par to interjeru, lūk, arī pāris bildes, piemēram, varbūt kāds no jums šo jau ir redzējis, varbūt nav redzējis, bet, piemēram, šeit ir skapis, kā gardrobas skapis, iespējams arī divas durvis, smuki, tā kā tiek salocītas katra no savas puses, kabata labā, kabata kreisajā pusē. Vai gaitens, re, kur jau ir aizvērtā stāvoklī. Te arī cits interjers, arī kas nav virtuve, piemēram, jo tā pirmā bilde bija raksturīga virtuvē, šis arī ir ar vieglu kustību, piemēram, vai tā ir darba vieta. Mēs atveram šo darba vietu savā zonā, piemēram, ja tas ir studio tipa dzīvoklis, mēs varam aizsekt viņu ciet, un tā kā mēs strādājam, mēs no rīta atveram, beidzam darbu, smuki aiztiesam ciet, un viss mums skaists tīra plāka tajā telpā. Un telpai var pavērties pēkšņi uzreiz cita funkcionalitāte. Lūk, arī. Un, protams, ne visiem ir debeskrāpjos dzīvokļi, mēs redzam tur fonā tālāk, bet uh, arī citos interjeros dzīvokļos un mājās to visu var realizēt. Šeit arī tas risinājums, ko es rādīju iepriekš, kas jau ir uzstādīts uz plaukta. Apakšā ir atvērtās daļas, un arī vega ir uzstādīts augšā uz šīs atvērtās daļas, un kas nosedz šo rekurvīnas kapis, tāds bāra, tāda vesela zona mājās. Viņai līdz ar to nav vajadzīga varbūt tik augsta, un šāds te ir risinājums. Tas zonas varbūt arī pavisam mazākas. Šajā gadījumā šeit arī, piemēram, zona uz garderobes sadaļu. Piemēram, varbūt ikdienā tai ģimenei šis stāvēs vispār atvērtā veidā, bet tad, kad varbūt ir kaut kāds pasākums vai atbrauc kādi viesi, varbūt tā ir tāda viņa privātāka, intīmāka zona, viņi negrib, lai tur arī kādi cilvēki iet iekšā, viņi vienkārši aizver viņu ciet, bet ikdienā varbūt viņi arī stāv vaļā. Jo kā starptelpu durvis mēs noteikti ar Vego neliksim, dēļ tā, ka tam ir citi risinājumi, un ja vajag ikdienā slēgt vērt durvis, tas nav priekš tā, bet zona būs tāda, kuru mēs ikdienā varbūt turam vienreiz vaļā, un tad ciet, tad mēs mierīgi to varam darīt, un tas būs ļoti ērts arī risinājums. Un šeit arī tāds nedaudz romantiskākā gaisotnē tīri interjers iedvesmoja. Turpinot par dizainu, ir arī jaunums. Pieļauju, kādu no jums jau būs arī dzirdējuši. Tas, ko mēs arī stāstījām, tad, kad tikāmies ar klientiem klātienē, šogad būs arī Vego jauna versija, papildinājums, respektīvi. Ja šobrīd mēs varējām uztaisīt tā teikt zemāku augstumu 1,80 m, tad šobrīd jau būs pieejams uz 1,13 m. Un ko tas paver vēl jaunas iespējas. Tieši šajā attēlā, kā jūs arī paši redzat, šajā gadījumā arī Vego ir uzstādīts uz darba virsmas. Piemēram, ja šeit mums bija, paņemšu bildi atpakaļ, šeit mums bija augstums uz šīs atvērtās daļas, ļoti līdzīgs risinājums, bet tagad mēs to varēsim izdarīt arī jau telpās un virtuvēs, kur mums nepieciešamais fasādes augstums ir jau krietni zemāks. Mēs varam uztaisīt to pat līdz 1,13 m. Tātad virtuvēs bāra zonas, virtuvēs kafijas zonas, virtuvēs stūri, piemēram, no stūra var bīdīt ārā durvis, kur mēs bieži vien liktu varbūt kādu atvērto daļu mazai tehnikai, kombainiem vai tiem pašiem kafijas aparātiem un tam līdzīgi. Tie risinājumi var būt ļoti dažādi, kur mēs varam sākt izmantot tieši dēļ tā, ka mums jau parādās zemāks augstums. Lūk, īsts video. Un šī ir jau standarta versija, kas jau zinām esošām augstākam. Jā, tātad uz virsmām mēs varam uzstādīt. Un, jā, uz jebkurā vietā tā kā izmantojot šo augstumu. Varam kombinēt to pašu arī Revego Uno un Duo versiju. Lūk, arī tas, no kā no pretskata nelielas, kā izskatītos šeit iebīdītā stāvoklī. Te ir pāris gan nianses, par kurām pastāstīšu pēc tam. Tas, ko es minēju, kad Revego durvīm apakšā ir skava, un te jūs redzat tāda smuka līnija, ka te nav pacēlums. Pēc tam izstāstīšu, kā to varēs dabūt gatavu. Tur būs jāfrēzē virsmā, bet tas arī ir iespējams. Un lūk arī Uno durvis. Mazākā versijā, atvērtā versijā. Runājot par mazo versiju, spriegotājus mēs vienmēr jābūt pēc tehniskās specifikācijas vismaz vienam spriegotājam uz mazajām durvīm.
Protams, kad skatāmies, tā ir paša mēbelnieka atbildība, bet uz 1,20 m un 60 plānu durtiņas priegotājs nav nepieciešams. Skatāmies no materiāla stabilitātes, kas tas par materiālu un tam līdzīgi, bet UNO gadījumā, kāpēc to arī pieminu, jo mums izveidojas tīra šī plakne, jo UNO durvis ir redzama arī atvērtajā stāvoklī, ka mēs viņu atveram vaļā, mēs redzam to iekšpusīti uz to mirkli, kamēr mēs viņu iebīdam iekšā. Un pie lielās durvis tur vienmēr būs spiegotais, tad pie mazās tur arī nebūs viņš. Nu, lūk, ja mēs vēlamies vēl smelties iedvesmu un idejas, droši izmantojam Pinterestu. Te es pats pameklēju, kā atrast vispār kaut kādus risinājumus radošus, kādā veidā vispār varētu izmantot, piemēram, Revego. Un mēs varam vienkārši Pinterestā uzrakstīt Revego, tas ir pirmais, varam uzrakstīt Bloom Revego, varam uzrakstīt Pocket Doors, Interior, jo kā kabatu durvis, Pocket Doors. Tad varam meklēt arī kā Hidden Coffee Stand. Šie visi ir angliski, ja jums vajag, es jums varu aizsūtīt. Varam meklēt arī kā Kitchen Folding Doors, Kitchen Hidden Doors. Tur vienkārši parādīsies ļoti daudz dažādu risinājumu. Jūs vienkārši pameklējot, varat atrast, ka šādi es varu piedāvāt šādi. Un jums vienkārši pavērsies iespēja, kur jūs jau esošos projektos, ko jūs esat jau darījuši un kā jūs esat taisījuši. Jūs pēkšņi varat piedāvāt klientam kaut kādu unikālāku veidu. Tieši tagad jau ar Revego durvīm, kur iepriekš nebija. Tas pats stūris vai šie mazie augstumi, vai virtuves pie kolonas, piemēram, kaut kur uztaisīt un tam līdzīgi. Vannas istabās aizsegt, piemēram, tas pašs žāvētājs ar veļas mašīnas kolonu. Tam līdzīgi. Tā kā tās idejas rosās tad, kad ir vizuālais, kāda vizuāla iedvesma, tad šeit viņu var sameklēt. Nu ko, nedaudz detalizētāk par pašu projektēšanu un tehniskajām niansēm. Parādīšu arī šodien īsu piemēru, bet visērtākais un precīzākais veids, kā to izdarīt, ir caur Bloom e-servisiem. Tas patiesībā ir diezgan vienkārši, bet šis arī ir biežākais jautājums, ko mums arī lūdz klienti, un mēs šo atbalstu arī sniedzam vai dizaineriem vai ražotājiem, palīdzam sastādīt viņiem precīzu šo te konfigurāciju priekš viņu Revego šī plānojuma, kas viņiem ir nepieciešams. Tā kā noteikti nekautrējieties mums arī prasīt un iesaistīt un vaicāt. Mēs to varam parādīt, satiekoties pie mums Saim furnitūrā vai sazvanoties tīri caur internetu. Tā kā to visu varam izdarīt un lai jums ir ērti to interjerā arī ielikt un piedāvāt klientam, ja tas nepieciešams. Jā, par kādu datiem tas arī tas būs vairāk ražotājiem, kad caur šo sistēmu mēs iegūstam arī visus nepieciešamos rasējumus, iegūstam visu informāciju, kas ir par urpšanu. Ja mums ir CNC, mēs varam uz CNC failus arī iegūt no šīs sistēmas, mēs varam iegūt uz SketchUp failus, mēs paši varam 3D vai arī uz jebkuru citu programmu, piemēram, DVG vai DXF, lai plādētu un integrēt. Un tad mēs varam savā projektā ielikt iekšā to uzreiz. Nu, lūk, nedaudz runāt par Revego Uno un Revego Duo versijām. Tas, ko es jau minēju, ka šīs abas versijas var kombinēt kopā, ja nepieciešams, un viņas var arī strādāt katra pati par sevi. Tad no kreisās labo pusīte, kur ir, piemēram, skapis Uno, kā viens, un ir skapju līnijā, piemēram, ilgts Uno. Tad tālāk mums ir Uno plus Uno, tad ir divas durvis, attiecīgi, divas Uno atveramas un iebīdāmas iekšā. Tad mums ir Duo viena. Tad mums ir iespējams arī Duo plus Duo, un mums ir iespējams Duo plus Uno, un mums ir iespējams arī Duo plus Duo. Un tas būs arī lielākais platums iespējamais. Protams, mēs pēc tam secīgi atkal varam kombinēt, ja mums gribās vairāk pat 3 metriem, mēs varam turpināt to līniju, vienkārši būs vēlreiz, jā, tur tomēr būs starpsiena, un tad būs jāiet tālāk. Lūk, daži izmēri, kurus jau es minēju, kabatas platums, redzam attēlā 10 cm Revego Uno un 15 cm Revego Duo. Maksimālās augstums varam uztaisīt būtībā līdz griestiem, 3 metri, gandrīz pilni, varam sataisīt kabatu līdz griestiem. Par griestiem gan es pieminēšu pēc tam vēl, bet tur jārēķina nians, ka ja mēs arī telpā gribam plānot līdz pašiem griestiem, augšā uz šīs kabatas ir šī skava, kas ir 10 mm augsta. Un mums vienkārši jārēķina, ka tur vienmēr būs šie 10 mm spraugi. Un, ja mēs kabatu, piemēram, gribam uztaisīt līdz pašiem griestiem, mums jāņem vērā, ka attālums pa diagonāli ir nedaudz lielāks nekā attālums vertikālē. Līdz ar to dažus milimetrus vajadzētu rezervē, palaist to kabatu nedaudz zemāk. Pieņemsim 15 mm, lai mums ir šī ekstra vieta, kur tā kā piecelt un līdz griestiem šo kabatu ir montāžas procesā. Tāpēc plānošanā tas ir būtiski, jo viņu nevar izjaukt un pa detaļām saukt, kā, piemēram, kādu skapi vai tam līdzīgi.
Tas pie plānošanas. Nu, lūk, te nedaudz par uzstādīšanas izmēriem. Divas ir Vego durvis, būtībā maksimālais platums, ko mēs varētu iebūvēt iekšā, ja mēs ieliekam divas durvis, ir 2,70 centimetri. Jo do gadījumā durvis var būt līdz pat 1,52 m, nu viens šis te komplekts, un tad 1,50 m plus 1,50 m ir 3 metri, un ja mēs no 3 metriem noņemam nost katrā pusē pa 15 centimetri, kas ir šis kabatas platums, tad mēs automātiski iegūstam iekšējo izmēru 2,70 m. Nu, lūk, ja mēs sākam kombinēt duo plus uno, tad attiecīgi vienā pusē 10, vienā pusē 15 un ir cits izmērs maksimālais. Šeit arī svarīgi pieminēt ir par fasādes svaru. Šis arī diezgan daudz. Tad fasādes maksimāls svars ir 35 kg, ko mēs drīkstam likt. Uno gadījumā tad tā ir viena vērtne, kas var būt 35 kg, un do gadījumā šīs abas kopā būs 35 plus 35, jeb 75 kg maksimums. Fasāžu izmēri arī, kas ir būtiski. Teiksim, uno mēs sākam plānot no 45 līdz 90 centimetriem, un do mēs sākam plānot no 90 centimetriem līdz 1,50 m. Tātad tur, kur beidzās uno, tur mums sākās būtībā jau do līdz 1,50 m. 1,50 m vienkārši dalās uz pusēm, un fasādes maksimālais platums, tad mums ir 75 centimetri, ko mēs varam uzlikt. Do gadījumā tie ir 90 centimetri. Tātad, piemēram, ja mēs taisītu nosaktu veļas mašīnas, piemēram, tādu kolonu, varbūt viņa būtu 70, mēs varam uztaisīt to ar vienu uno risinājumu, aizsakt 70 centimetrus arī. Šeit ir tāda kustības, tā kā trajektorija nedaudz redzama arī, parādīšu, kur tos failiņus arī var redzēt, ka mēs plānojam ar Vego. Vienkārši ieteicams arī saglabāt vēl 30 cm attālumu līdz tuvākiem šķēršļiem, kas varētu rasties tā kā šajā atvēršanas procesā. Un tāds mazs, bet arī būtisks faktors, vienkārši, lai nav mums kaut kādas sadursmes ar citu furnitūru vai citu iekārtojumu interjerā. Tāks, tad nedaudz par šo te Vego pašu, no kā tad īsti mums sastāv. Tad Vego sastāv no šīs kabatas, kas ir ārējā konstrukcija, jau šī saliktā šaurā kolona, kurā šīs fasādes iebīdās iekšā. Tad mums ir fasādes. Vego do gadījumā tās ir divas, un Vego no gadījumā tā ir viena fasāde. Augšā mums, ja mums būs do risinājums, tad mums augšā vienmēr būs vadotne, jo šī sistēma ir bez vadotnes apakšā. Kā jūs redzat, tur apakšā mums nekas netraucē piekļūt šai zonai. Mēs varam sākt viņu spēlēt, bet apakšā mums ir pilnīgi tīra, mums nekā nav. Bet do gadījumā mums vajadzēs sliedi augšā. Un ja mēs kombinējam do ar uno kopā, tad attiecīgi augšā sliedi ir jebkurā gadījumā, arī tad ir uno. Ja mēs kombinētu tikai uno, divas šīs atveramās durvis, tad mēs augšā varam arī iztikt bez sliedes, respektīvi sliede mums nav vajadzīga, un augšā mums arī paliek nedaudz vēl vairāk vietas, kur izmantot tīri šīm iekārtojumiem, kas mums ir iekšā nepieciešams, tīri no plānošanas. Nu, attiecīgi redzam jau, kur ir uno un kur ir do durvis, kad salokās tā ir do un atverās tā ir uno. Augšā vadotne, dubulta fasādīte un tā. Tīri par plānošanu, pāris nianses, kuras ir jāizstāsta. Tā kā mēs plānojam Vego, mums vajag atcerēties to, ka furnitūrai ir nepieciešama vieta arī pašā kabatā. Un, piemēram, paprasti Mārtiņam gribu 60 cm platas durvis un man niša arī 60. Kāpēc durvis tā kā nāk laukā? Vairāk viņas paliek aizbīdītā stāvoklī. Šis ir virsskats, ko mēs redzam. Skatāmies no augšpuses. Šīs ir divas durvis iekšā ar to melno rāmīti, un šī ir kabata ar to oranžo. Un mēs aizmugurē redzam tādu nedaudz tukšu vietu. Un tas, kas mums vienkārši ir jāatcerās, kad aizmugurē ir 10 centimetri plus vēl mugursiena, kā minimums. Šo mēs reiķinam. Respektīvi, ja mēs gribam, piemēram, mums ir niša mums ir 60, un ja mēs gribam nosakt, piemēram, ar uno durvi arī 60 platumu, fasādīte būtu 60 plata, tad fasāde kad viņa būs iebīdīta iekšā šī durvis, viņa būs vairāk kā 10 centimetri ārā. 10 īstenībā nav daudz, 10 vēl ļoti tāda optimāls tas attālums, kas tā kā tiek izbīdās laukā. Ja mēs gribam nosakt 80
platumu, bet mums ir tikai 60, piemēram, dziļums. Tad mums jau būs 30 centimetri durvis ārā. Tāpēc, kad 80 mīnus 600 būs 20 centimetri, bet mums vēl jāpieskaita šie 10, kas ir aizmugurē, un tad kopā būs jau 30 laukā. To mēs varam arī pat neizmantojot konfigurātoru, vienkārši, ka mēs jau plānojam, mēs jau zinām, cik man vajadzētu platumu un dziļumu. Tas vienkārši pie nišām jāskatās telpās, ja mums ir nišu dziļuma ierobežota, tad mēs to zinām. Un re, kur arī piemērs, arī tas pats no virs, kad skatāmies apakšā. Šeit ir dažādi fasāžu platumi, 45, 50, gandrīz 60, 70 un 80. Un mēs redzam to NL izmēru, kas ir šis tā kā vadotnes dziļums, tad bija šī furnitūra iekšā, un viņai aizmugurē ir vēl šie 10 ekstra centimetri, kas būs nepieciešami. Tā ir tāda nianse. Ja kāds jautājums par šīm lietām, jūs droši nekautrējieties vaicāt. Vēl viena tehniska nianse, uz kā sēž arī Revego. Pārsvarā Revego tiek izmantots pie grīdas, tā kā bez cokola, bet ir bijuši arī cokola risinājumi. Un kas ir jāņem vērā? Ja, piemēram, mums ir skapju līnija, kuru mēs gribam salaist, un mums viena no tām ir arī Revego durvis, mums jāatcerās, ka Revego nevar fasāde aizvērtā stāvoklī nevar būt zemāk par kabatas korpusu. Tas nav iespējams. Tātad viņi var būt pa nulēm. Un šajā attēlā es no to varu redzēt. Un, lai mēs aizvērtā stāvoklī, piemēram, dabūtu viņu vienā līmenī, tad mums ir jāiefrēzē nedaudz cokolā. Tāda gropīte, ja mums būs vajadzīgs cokols. Šeit var iedomāties arī, ka nav šīs sāna paneļa, un tur aiziet tālāk, piemēram, varamu skapju līnija vai kaut kāds panelējumi vai kaut kas cits, ar kuru mums gribās Revego durvis salaist vienā līmenī. To visu var izdarīt. Ja jums ir tāds projekts, vienkārši arī uzvaniet mums, un mēs palīdzēsim sakārtot šo projektu tā, lai tas risinājums, kāds jums ir vajadzīgs. Tā kā vienkārši uz ko es vedinu, kad ir dažādas nianses, kuri projektos jāņem vērā, lai būtu tas rezultāts, kādu jūs vēlaties, un to rezultātu var dabūt gatavu. Tas, kur es nedaudz iepriekš stāstīju par to virsmu, ka tur uz virsmas bija šis te jaunais Revego mazā versija, un tur ir tāda smuka līnija, ka tur nav tā skava redzama, jo skava ir attiecīgā augstumā 3 vai 10 mm. Un kas būs jādara vienkārši ar šo, ja mēs gribēsim dabūt šo te smuko tādu līniju, mums būs jāiesēdina skava virsmā. Un šeit divi risinājumi tīri no tādas tā kā ražošanas puses, vai nu skava ir iefrēzēta nedaudz, tik cik viņi ir augsta 3 mm pēc 10, vai arī mēs varam virsmā izfrēzēt visu šo zonu, kā visu šo kabatai nepieciešamo zonu asāt tādu mazu nosargu, jo virsma jau paliks redzama no priekšpusītes. Tā kā šīs abas opcijas paliek iespējamas. Tā skava ir tā, kas ir šeit augšējā bildītē, šī gan ir augšējā, bet apakšā ir tieši tāda pati. Un tad viņi attiecīgi iegultos iekšā šajās izfrēzētajās kabatās smuki. Nu, tāds apkopojums par pašiem izmēriem šobrīd pieejamiem, jo jaunā versija mums būs uz aprīli, tad jau arī mēs jūs aicināsim uz AM furnitūru, būs demonstrācija klātienē, visu varēs, tā teikt, redzēt arī dzīvē. Bet kamēr tas vēl nav, tikmēr izmantojam šos izmērus, un šeit ir vienkārši tāds ļoti pārskatāms un ērts veids, var nosūtīt arī PDF-ā, ir tāds dokumentiņš un mājaslapā pieejams. Tad kādi ir platumi, teiksim, dubultā durvis no 90 augšā redzam līdz 1,50 m, ko varam taisīt, un augstums no 1,82 m līdz 3 metriem. Un, piemēram, mono gadījumā apakšā 45-90 platums, un augstums atkal tāds pats. Ļoti pārskatām, ērti, vienkārši uzreiz mēs tā redzam, gribam likt savā projektā Revego, opreku, mēs uzreiz redzam tos izmērus un no to nepieciešamo projektēšanas informāciju. Redzam arī fasādes biezumu no 18 līdz 26 mm, kādu varam taisīt maksimālo. Nu, lūk, tāds īsts apkopojums attiecīgi, kad Revego mūsu klienti jau ir iecienījuši, jāatzīst. Tā proporcija pagaidām ir tāda, ka gribētu gan uzdot jums jautājumu, bet tagad nav manu mentimīti ir augstaisīts. Tā proporcija ir aptuveni 60/40, 60% tirgojās Uno un 40 Duo. Tas ir šis salokāmais. Tāda šobrīd proporcija. Un jā, mums diezgan labi šie rādītāji arī ir šeit pat Latvijā. Dizaineri un arhitekti un ražotāji izvēlās šo risinājumu.
Šeit ir tad, attiecīgi apkopots šie tādas kā priekšrocības, tā varētu teikt, ka šīs plašās pielietojuma iespējas, neierobežojam sevi meklējumu risinājumus, paskatāmies tos pašus iedvesmas, kaut kādas bildes, varbūt Pinterestā vai kaut kur citur interjeros, un varam atrast jaunus risinājumus, ko piedāvāt klientiem, lai viņu projekts būtu unikālāks, viņi paši lepotos, mēs lepotos ar saviem realizētajiem projektiem. Furnitūras iestrāde ir vienkārša un priekš ražotājiem, kur mēs arī līdzdarbojamies, ja nepieciešams, sagatavojam šīs kabatas furnitūrā un aizsūtam attiecīgi pie ražotāja, lai viņi saņemtu un vestu savu objektu. Un pats uzstādīšanas process un plānošanas process ir ļoti ērts un vienkāršs šim produktam. Tā nedaudz par projektēšanu. Arī turpinot, un tad vienmēr jautājums, cik tad tas maksā, kādas ir cenas. Tas, kā mēs vienmēr ar Ingu mēģinām klientam arī stāstīt, kad tas ir visas cenas pieejams Vainu furnitūras mājaslapā. Un, ja mēs runājam par Vego durvīm, tad viena durvis furnitūra vienai durvī ir pārdošanas tā gala cena ar PVN aptuveni 1000 eiro, ko mēs rēķinām. Tad, ja mums ir duo, tad tie ir 2000, ja mums ir duo plus uno, tie ir 3, ja mums ir 2 duo, tad tie mums ir 4. Nu, tā mēs ejam pa katru vērtni. Ļoti, ļoti aptuveni tas ir, protams. Es esmu parādījuši, kā jūs varat dabūt arī precīzāku to cenu, bet ļoti aptuvenos cipros. Tā ir šī cena, kas pieejama, ieliekot arī artikulus Vainu furnitūras mājaslapā. Jūs atradīsiet, sasumēsiet, un tā cena tāda arī būs. Nu, lūk. Atceramies, ka pie mums Saimnes furnitūrā mēs vienmēr, tas, ko es jau minēju arī sākumā, mēs esam atvērti runāt ar jums, ja jums vajag palīdzību tieši gan parādīt klientam un nodemonstrēt šo, jo mums ir ekspozīcijā ar Vego, palīdzēt tieši jūsu projektam pielāgot šos izmērus, kādi varētu būt nepieciešami, vai arī, ja ir vajadzīgs tāds atbalsts no ražotājiem, lai palīdzētu jums salikt viņu. Esam arī uz objektu braukuši, bet drīzāk mēs apmācītu ražotājus, tehniskos darbiniekus, kas strādā ražošanās, braukt pie viņiem, palīdzētu salikt kopā, lai arī jūs zinat, kādā veidā strādāt ar Vego, jo mums ir svarīga kvalitāte un mums ir jāapmāca cilvēki, lai attiecīgi kvalitatīvi iestrādātu šo furnitūru. Un arī mēs, protams, varam arī sniegt šo pakalpojumu, salikt šo furnitūru kopā šajās kabatās, par kurām es arī runāju. Nu, lūk. Varbūt ir kādi jautājumi. Koši. Es gribēju vienu mazu detaļu arī noskaidrot. Jā, Es atceros, tu tikko rādīji duo durvīm, to augšējo jā. līsti, cik viņa bija, kā 10 centimetri. Viņi būtībā ir 10 plus materiāla plaukta biezums, tad būtu Mhm. 118 mm, ja mēs tā rēķinām. Nu jā, Viņi ir ja tā arī 10, skaties. Jā, mhm. jā, jā, Labi, viņi ir paldies. 10 un jā, šī daļiņa, un tur nāk Mhm. priekšpanelītes, tādu pašu materiālu pārstāv izvēlamies, viņi ir augstums, jā, 10 plus šis tā plaukts. Tātad, ja tas Mhm. plaukts būs biezāks, tad arī būs vairāk nepieciešama vieta. Un ar to lielākoties tie būs 118 mm, jā. Mhm. Labi. Un šeit arī tā līnija, arī šajā bildē īstenībā redzam, par kuras arī stāstīt par to kabatu, ka tā līnija ir augšā ir jābūt. Jo mēs, lai mēs pieceltu durvi, mums viņai ir jābūt. Kāds jautājums? Čatā, Mārtiņ, nekādu jautājumu nav. Nu super, tad mēs iesim uz konfigurāciju. Varbūt, Inga, ir kaut kas, ko tu vēl gribēji izstāstīt, pirms es rādu par konfigurāciju. Nē, viss kārtībā. Paldies tev Jā, liels. super. Nu jā, jo visi jau zina, kas ir Vego, tāpēc jūs jau paši atbildējāt, vai ne? Tagad es nošērošu, jums parādīšu, kur mēs to visu darām un kur kas ir pieejams ar jums pašiem. Vai jūs redzat manu ekrānu? Jep, Ok, super.
Tas, kur mēs varam iet vienkārši, piemēram, mums vai klientam, vai mēs paši gribam kaut ko vēl vairāk par Revego uzzināt. Mēs aizējam uz blūm.lv mājas lapu. Mēs attiecīgi aizējam līdz izstrādājumiem, paņemam Pocket sistēmas, paņemam Revego. Un lūk, te būs, paņemšu uzreiz lejuplādes un video. Šo sadaļu. Te jūs vienkārši varēsiet uzzināt uzreiz vairāk par pašu Revego. Te būs materiāli, kurus jūs varat parādīt arī klientam. Tā. Nu, nenoklikšanā laikam nemaz. Nu, lūk, re, kur ir bukletiņi, piemēram, visi PDF, arī digitāli pieejams tas katalogs, kurš iespējams, ka daudziem no jums jau arī ir. Revego katalogs tehniskais un arī iedvesmas katalogs. Šeit jūs varat atrast viņiem elektroniskās versijas. Šeit zemāk būs arī video. Te būs gan tādi video, kurus jūs varat parādīt, piemēram, kādam savam klientam, kā iedvesmas video. Ir arī video, te ir tehniskāki par montāžu. Arī šeit visi viņi ir pieejami Bloom mājaslapā. Tā kā nekaut. Jā, varu palaist kādu video, piemēram, klients nāk, tas varbūt viņam grib parādīt kādu video. There are also elements. Un var paskatīties kopā, jo, ja, piemēram, man vajag klientam parādīt, lai viņi varbūt vairāk izmantot. Jo jāatcerās jau, kad Revego furnitūra, tas nav tas, ko klients iegādājās. Klients iegādājās šo konceptu kā tādu, ko Revego rada viņa interjerā. Tas nav tikai stāsts par šo furnitūru, par šo risinājumu, tas ir vairāk par to konceptu, par šo, kādā veidā cilvēks tā kā miedarbosies varbūt arī ar šo, kas ir šis jaunais šajā tādā interjerā vispār iespējams. Un tad arī nodara kaut kādu materiālu, kur var klientu iedvesmot un parādīt viņam, ka kā šis risinājums būs unikāls priekš viņu. Nu, lūk, tas, ko es gribēju parādīt. Un tālāk, vai par šo ir kāds jautājums par materiāliem var būt? Ok, tad ejam tālāk. Augšā mums ir e-servisi, podziņa, Bloom mājaslapā, ja mēs ejam augšā, ir e-servisi. Un mums atvērsies e-servisu mājaslapa. Man jau ir šeit konts, ja jums nav konts, tad jūs varēsiet pierģistrēties un attiecīgi uztaisīt savu kontu, jūs saņemsiet uz e-pastu pieejas datus un varēsiet bez maksas izmantot šo platformu. Šoreiz vienkārši parādīšu tieši par Revego. Es aizēju uz izstrādājumu konfiguratoru un aizēju uz Pocket sistēmām uz Revego. Redzu šo skaisto bildi, kur jūs redzēt arī prezentācijā. Spiežu konfigurēt. Šis ir tas darbiņš, ko mēs darām kopā arī ar dizaineriem un ražotājiem pie mums, atbalstot, kā palīdzot. Ja jūs esat gatavi, jūs to, protams, varat darīt arī paši, un tāpēc arī šo te rādu. Paņemsim projektēšanas metodi. Šajā gadījumā man, piemēram, ir niša. Es, piemēram, zinu, ka man nišas platums ir 2,60. Zinu, ka man nišas augstums, piemēram, ir, gribu uzlikt piemēram, es gribu uzlikt uz tā atvērtā plaukta, un man viņš ir 45, man griezti ir 2,50, tad 2,050 paņemšu, 2,050 es paņemšu zemi griezti, piemēram, mājās. Un uzstādīšanas dziļums man nišā, piemēram, ir 70 mm. Ok, super. Turpināt. Šis tas risinājums, ko es stāstīju ar cokolu vai bez cokolu. Man būs uz grīdas bez cokola forši. Mālas biezums 18 standarts. Nu, lūk. Un šeit ir nedaudz par tas, ko es stāstīju, drusku tehniskāk, bet tā ir tā skava. Tas ir šķērsgriezums samazinātā versijā. Un te man jāieliek ir izmērs tai fasādītē, vai viņa būs pa nulēm ar manu to kabatas sāna malu, vai arī zemāk būs nedaudz. Un rekur šī tā profesionāla līnija ir šī skava. Es gribu pa nulēm augšā. Un attiecīgi atkal atpakšā man šajā gadījumā ir 3 mm skava šeit, šis metāls 3 mm, un man ir jāievada izmērs, pa cik viņa būs augstāka no šīs nevis grīdas, bet no šīs sāna paša. Un šeit man attiecīgi jau konkurators parāda priekšā 7 līdz 13 mm. Un ja es ilgšu 7,
Tas nozīmē, ka man durvis būs nevis 7 no grīdas, bet 10. Tāpēc, ka šajā gadījumā skavas biezums ir 3 mm, 7 plus 3 ir 10 mm. Plauka biezums 18, 18. Tur, kur izmēri jau ir ievadīti, tur mēs vairs nevedam nekādas izmēras turpināt. Atstarpes ir tās spraugas, kas paliek pa kreisi un pa labi un pa vidu no korpusiem. Es likšu 2 no katrā, un, piemēram, es gribu 3 pa vidu. Automātiski konfigurators man sadala vienādas fasādes, cik man būs, kāds būs fasādītes. Kur abas būs 646. Jūs pamanījāt, ka pie šī izmēra man konfigurators nemaz nedeva iespēju izvēlēties kombināciju, ko es vēlos. Viņš man uzreiz ielika duo, tāpēc, ka pie šī platuma, ko es gribēju, man pie 260 varēja piedāvāt tikai duo. Tas tā. Fasādes biezums man, piemēram, būs 20 mm uzlikšu. Nu, lūk, un šeit mēs redzam tādu lietu kā fasādes izvirzījums. Tas ir tas, ko es jums stāstīju, cik tā durvis paliks laukā, tad, kad viņa būs iebīdīta iekšā. Šeit mainot nominālās sliedes garumu, mēs varam mainīt par to, cik daudz šis attālums samazinās. Bloom konfigurators uzreiz izvēlēsies to nominālo sliedi, kura tiks uzstādīta bez piegriešanas, tuvāko, kura būs bez piegriešanas. Bet mēs izvēloties nedaudz dziļāku sliedi, tā, kas ir būvēs iekšā šajā kabatā. Viņa būs jāpiegriež, bet plus ir tāds, ka mēs samazinām šo te dziļumu, cik paliks šo attālumu, cik paliks ārā šī durvis aizvērtā stāvoklī. Izdarām to pašu arī otram, un man paliek 86 mm. Mugursienas biezumu es ielikšu, piemēram, 5, pēc tam pastāstīšu, kāpēc. Šajā gadījumā ieliku 5. Jo frēzēšu ar zāģīti būs zāģījums, bet likšu HDF, kas ir 3 mm. Balsts ar fasādēm es likšu, kad man vajag balstu. Eju uz rezultātu. Mēs jau šeit iegūstam jau foršu informāciju par visu Vego. Mēs iegūstam jau 3D bildi, kā tas vispār izskatīsies. Mēs redzam visu šo furnitūru. Mēs viņu varam arī lejuplādēt. Mēs pie projektēšanas jau redzam attēlus, kas mums varētu interesēt. Piemēram, mēs redzam šeit, cik daudz mums, piemēram, tā vieta ir, plus tieši šie 30 cm, šī durvis trajektorija. Mēs redzam izmērus, te ir gan daudz izmēru, bet mēs redzam visus, kas mums varētu būt svarīgi. Cik ir kopējais izmērs, ko es ievadīju sānā kreisajā pusē 70, man tas kabatas dziļums, mans kopējais gabarīts 260. Iekšā starp manām kabatām, ko es izvēlējos, šīm ir 230, tad viss, ko es varu būvēt iekšā, ir 230 platumā. Šeit mēs redzam arī šos 88 mm, cik paliek pāri, cik tā fasādīte paliek izbīdīta aizvērtā stāvoklī. Mēs šeit iegūstam visu šo projektēšanas informāciju par visiem attēliem, kas mums nepieciešami. Šeit mēs varam lejuplādēt arī CAD failus, mēs varam lejuplādēt visus rasējumus, mēs varam DVG lejuplādēt, ja mums tas ir nepieciešams priekš mūsu iekārtām un tam līdzīgi. Šeit arī mēs redzam sānskatā, cik mums šī kabata ir augsta. Šeit tā kā neliela nianse. Es ievadīju izmēru, kurš atcās kādus ievadīju izmēru? Sākuma augstums šeit rādās 2,037, 2,37 mm. Es ievadīju 2,050. Un tu būtu, kāpēc, Mārtiņ, te nav 2,050? Šis izmērs vienkārši ir jāņem vērā, ka šis izmērs ir, ja jūs redzat, tā ir tā detaļa, kas ir šī kabatas detaļa. Šis plātņu materiāls. Augšā mums ir skava plus 10 mm, un apakšā mums ir skava plus 3 mm. Ja mēs pieskatām 13 mm klāt pie 2,037, mēs dabūjam 2,050. Tas izmērs, ko es arī ievadīju. Tīri, kā, ja jūs kādreiz šo skatāties un jūs apjaukat un domājat, kāpēc es ievadīju citu izmēru, vienkārši pieskaitam šajā gadījumā, kad apakšā ir 3 mm un augšā ir 10. Un apakšā skava var būt arī 10 mm, tad, ja mēs izvēlēsimies Vego likt uz cokola kājām, piemēram. Un tad mums šeit parādīsies šis izmērs mazāks par 10 mm. Kopā par 20. Katrā, gan augšā, gan apakšā. Nu, lūk, attiecīgi es, piemēram, gribētu lejuplādēt
SketchUp versiju šim. Es aizieju pie kāda failēm, konfigurācija, SketchUps, lejuplādēt. Es pieņemsim, ja es projektēju SketchUpā, tad es gribu ielikt savā projektā kopā, paskatīties, kā tas viss tā kā tur sajies kopā. Varu arī DVG, ja ir AutoCAD vai kādā citā formātā, kas man derētu manā projektēšanas programmā. Hop, varam vaļā. Varam uzreiz viņu ienest, protams, tā kā savā projektā, ja tas nepieciešams, es šajā gadījumā vienkārši atvēršu SketchUpā. Tas ir internets vai dators. Ok, nu re, atvērās. Forši, mēs redzam šeit. Tas, ko es patiesībā sakot, iesaku tiem, kas izmanto SketchUp, vispār lejuplādējot failus no Bloom konfiguratora, iesaku izmantot tādu rīku kā Cleanup. Viņš vienkārši samazinās līniju skaitu ļoti, ļoti daudz, un mums fails būs daudz vieglāks. Uztaisam Cleanup. Mārtiņ, Jā. mēs SketchUp neredzam, ja kas. Jūs neredzat SketchUpu? Nē, mums viņš nav ielādējies. Piedod, mēs redzam vēl joprojām, tu Paldies, esi Inga. konfiguratorā. Viss, re, kur ir share. Redzat SketchUpu tagad? Viņš droši vien kaut kā neielādēja. Ok, tagad redzam, paldies. Super. Bet jūs tik tālu redzējāt, ja? Nu, lūk, tas rīks, ko es teicu, ir tāds cleanup, šo es izmantoju. Ja vajag, jo tas fails, es to uztaisīšu vēlreiz, tagad vairs nav, viņš neko reducējis, bet viņš ļoti vienkārši atvieglo failu un vienkārši samazina datoru resursus, un dators vienkārši strādās ātrāk, ja tīpaši jums ir apjomīgi faili. Un tam līdzīgi. Nu, jā, un attiecīgi mēs šo modulīti varam ielikt savā projektēšanas plānošanas programmā, pārbaudīt, vai viss der, jo viss tas, ko mēs redzam, būs 1:1, tāds arī tiks uzražots. Es ieliku šo te mugursienas, ko es jums stāstīju 5 mm, kāpēc ieliku 5, jo konfigurators pēc noklusējuma arī CNC failos sataisīs šādu gropi, un man šeit ir 5 mm, bet es plānoju uzlikt, piemēram, 3 mm HDF-u, līdz ar to es ieliku 5, tāpēc, lai man būtu skrūvas galvā vienkārši vietiņa vēl. Tas gan ir tehniski nians priekš montāžu, bet jā. Un šeit mēs varam, jā, visu pārbaudīt, mēs redzam šī tā skavas, kā tas izskatās, mūsu kopējais augstums, durvis. Varam šeit ielikt iekšā attiecīgi to furnitūru, kas mums vai mēbeles, ko mēs šeit projektējam, pārbaudam, vai tas viss der un tā. Nu, lūk. Tā ir no idejas līdz realizācijai ar Vego. Tāds būtu tas darbiņš. Un jebkurā no šiem posmiem jūs droši prasat, kur jums nepieciešams atbalsts, palīdzība, realizācija, parādīt klientam, vispār ar Vego kā tādu, vai tieši iestrādāt projektā, kuru versiju, kā labāk iestrādāt šajā projektā. Droši vaicājiet, un mēs jums pieslēgsimies un palīdzēsim. Tā kā tas no manis viss tieši par Vego. Droši vaicājiet. Ja jums ir kādi jautājumi vai nesaņēmāt vēl kaut kādu atbildi, ko jūs būtu gribējuši dzirdēt. Čātiņš vai joprojām ir tukšs, ja kas? Visi vienkārši jau zina, kas ir Vego pusotra gada laikā. Jāatzīst, ka ar šo produktu iet veiksmīgāk nekā mēs pat paši plānojam, pat sākumā līdz ar to arī tāpēc taisam šādu webināru, lai klientiem izstāstītu vēl vairāk, lai viņi būtu tā kā informētāki arī par šo produktu, jo mums svarīgi, ka tie, kas strādā ar Bloom furnitūru, lai viņi saprot šos Bloom produktus, mums jānodrošina tās, lai jūs zinātu to, kā ar šo te produktu strādāt. Nu, ko? Principā Anete, piemēram, jau atvadās, saka paldies. Paldies, paldies. Pagaidām izstāst, ka tiešām arī jautājumu vairs nebūs. Es atgādinu, jā, tātad gan Mārtiņš, gan es, gan mēs šeit Bloom komanda esam priekš jums. Mēs atrodamies Dārciem ielā 60F. Mūs var sastapt šeit. Ja gribas pieteikt tikšanos, droši to var izdarīt. Mārtiņam dodot ziņu, bija arī kontakti Mārtiņš. Varbūt vari paiet uz to prezentāciju. Vienmēr sakot, mēs esam šeit uz vietas un esam gatavi saķert klientus, lai parādītu. Kā arī, protams, aicinam jūs ciemos pašus, gan dizainerus, gan ražotājus, lai parādītu klientam uz vietas zālē, kā tas izskatās. Mums ir iekārtotas nelielas nišiņas, kurās ar klientu var droši pārunāt arī dažādus tehniskos jautājumus un paša projekta realizācijas konceptus. Tā kā, jā, tā esmu es, un tas ir mans kolēģis.
tehniskais kolēģis Ingus, kas palīdzēs tieši attiecībā uz tehniskiem jautājumiem, gan montāžā, gan plānošanā. Protams, arī pats Mārtiņš. Nu, ko? Tad paldies. Tā kā būsim Paldies ietelpušies jums precīzi stundā, tieši 12:00. Lai Paldies jums visiem visiem! forša Jā, diena. paldies Paldies jums. visiem. Un tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Mums būs vēl viens nākošais webināriņš par konfigurātoru.